Labvakar! Amatam ir zelta pamats. To zina katrs latvietis. Bet tad, kad jāizvēlas, kurā skolā mācīties profenē vai videnē, tad liekas, ka prestižāk ir videnē. Iespējams, ka šis raidījums liks jums to apšaubīt, jo izrādās profesionālās skolas mūsdienās iegūst pavisam jaunu statusu. Parasts videni beigušais cilvēks, tāds kā es, ar šito dzelzi nezinātu, kā apieties, bet šis datoru vadāmais īpašais programmējamais metāla apstrādes darba galds, kas, starp citu, ir rullējošākā nozare valstī, var tikt pakļauts jūsu vajadzībām tad, ja esat beidzis labu profesionālu tehniskās apmācības skolu. Tiesa gan mūsdienās tos jau sauc par kompetences centriem. Piemēram, viens tāds Kandavas tehnikums. Tur ieguldīti 6 miljoni Eiropas naudas, lai viņu pārvērstu par visas, kur tas ir, Kurzemes kompetences centru. Braucam uz Kandavu. Konkrēti šie ir paredzēti uz Belarus, bet par cik es teicu, ka tagad mēs izmantojam citas tehnikas, tad tiek uzrādīts ātrums. Profesionālās izglītības kompetences centrs tiek veidots, lai varētu apmācīt gan pieaugušos, gan jauniešus veselā reģionā. Ja? Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot šos te visus jaunos resursus, lai mēs varētu papildināt zināšanas citu skolu skolotājiem, rīkot seminārus skolotājiem, jauniešiem, izglītot bezdarbniekus, pārkvalificēt cilvēkus. Jā. Sanāk, visa sistēma no jauna, ne tikai jūsu mājas sienas, tāda, piedodiet, sovietiska būve, kāda jūs bijāt pirms tam, jūs visu gan saturu, gan sienas esat pilnībā nomainījuši koncepciju, var teikt, ja? Piedaloties šādu veidu projektos, mēs cenšamies to visu attīstīt, un šeit arī jāuzsver tas, ka mums ir cieša sadarbība ar darba devējiem, ar dažādām arodu organizācijām, ja, kas mums iesaka savus priekšlikumus, piemēram, mašīnu būvs asociācija, viesnīca asociācija. Tūlīt pēc pusmēneša būs gads, kopš šeit viss notiek. Un par šo laiku mums bija pieteikts 4 ēkas. Ja, dienas viesnīcas daļai renovācija, mācību korpusa renovācija, vecā ēdnīcas pārtaisījā par praktiskās apmācības korpusu un lauksniecības tehnikas laboratorijas renovācija. Pie tam nenotiek tikai renovācija, par projektu līdzekļiem notiek arī aprīkojuma iegāde. Tā ir lauksaimniecības tehnika, tā ir visu kabinetu aprīkojumi. Praktiski paliek tikai vecās sienas, pārējais viss tiek renovēts, atbilstoši jaunām prasībām. Skolotājiem arī ir jāmācās, jau pašiem jāmācās praktisko apmācību meistariem, kaut vai šobrīd, kas ir atnācis jaunākās paudzes Keis traktors, un tur varbūt ne tikai šis dzels rumaks pats, bet ļoti, ļoti daudz nosaka elektronika. Un, protams, lai spētu mācīt par šo tehnikas vienību, lai spētu strādāt ar viņu, un galvenais, lai spētu iemācīt citiem, gan apkalpot, gan strādāt ar šo tehniku, arī skolotājiem ir jāpapildina savas zināšanas. Tas atspēlēsies kaut kā arī tajā, studentu piesaistē vai varbūt viņu izglītības līmenī, kad viņi nāks ārā no skolas, viņi būs gudrāki nekā jūsu šī gada izlaistie studenti? Noteikti. Viņi būs gudrāki, viņi būs zinošāki, viņu prasmes būs daudz atbilstošākas tam varbūt, kā lielo saimniecību vadītāji grib redzēt šos audzēkņus. Vienā skolā 4 miljoni. Es domāju, ka daudzas skolas, parastās vidusskolas vienkārši grauž nagus aiz skaudības. Bet cik gadus mēs neesam grauzuši nagus, skatoties riņķi uz pārējām skolām? Citiem vārdiem jūs gribat teikt, ka tas rops bija jūsu pusē tik ilgs un tik ilgi jūs gaidījāt šo attīstības lēcienu, ja? Es domāju, ka mēs ļoti ilgi gaidījām to visu, un mēs esam ļoti gandarīti, ka mēs tomēr arī esam tikuši pie kaut kāda attīstības veida, un mēs attīstamies. Sakiet, lūdzu, tagad visā Latvijā šo profesionālās apmācības skolu skaits patiesībā samazināsies, bet viņas kļūst tad labākas, nesauks vairs par, kā tautā saka, profene. Arī Rīgas valsts tehnikums šogad saucās Profesionālās izglītības kompetences centrs. Vai tas ir labāk vai sliktāk attiecībā pret to, kā publiski tiek, popularizēta doma par profesionālās izglītību kā tādu, ja, tad mana personīgā attieksme ir viennozīmīga, kad
profesionālās izglītības kompetences centrs ir cits līmenis, cits divizions. Tas ir arī pielīdzināts Eiropas Savienības profesionālās izglītības jomā esošajām mācību iestādēm, kuras jau strādā pēc šādiem principiem. Šobrīd jau ir profesionālā izglītība ļoti sadrumstalota. Ja, un atsevišķas nelielas profesionālās skolas vai amatu skolas, viņas jau nevar nodrošināt, teiksim, to praksi. Nevar piedāvāt to tehniku, ja, kāda ir vajadzīga rītā, nevis šodien vai vakar. Un, protams, ka jo cilvēks ir labāk, kvalitatīvāk sagatavots, ar mūsdienīgu tehnoloģijām, teiksim, strādājis, jo, protams, ka viņš būs konkurētspējīgāks tirgū. Bet es saprotu arī, tad turpmāk šie kompetences centri, viņi būs koncentrētāki un varēs no rīta, rupinājot, apmācīt tipisko studentu, vai viņš ir pēc 9. vai jau pēc tehnikuma līmeņa, šo topošo speciālistu, bet pēc tam viņš faktiski vakaros apmācīs jebkuru, sākot ar bezdarbniekam jāiegūst jauna profesija, beidzot ar, Rantinkungu kolēģiem, kuriem jāiegūst certifikāts, ka viņš ir superīgs metāla apstrādes ģēnijs. Ja? Nevis vakarā, bet arī no rīta. Jā. Aha. Arī no rīta. Arī tas ir pienākums. Ja reiz cilvēkam, kurš ir kļūst par bezdarbnieku kaut kādā vecumā, ir nepieciešama šā jaunā profesijas apgūta, tad viņam ir arī pienākums no rīta līdz vakaram. Kopā ar visiem pārējiem šī kompetenci centra studentiem mācīties. Un es domāju, ka kompetenci centri viņi jau parādīs, vai viņi ir galvasties pārāk pa pārējiem vai nav. Un ja viņi būs pārāk, tad arī tur tie cilvēki plūdīs un cilvēki vēlēsies tur apgūt savu profesiju. Rantinkungs, viena lieta, ko es saprotu, skolas vienmēr pārmet jums un jūs pārmetat skolai, ka jūs viņiem, jūs skolām sakat, jūs mums sagatavojāt kaut kādus pusgatavus, nekādus neprasmīgos. Skolas saka, jūs paši viņus neņemat praksē pie sevis darbā. Kāpēc jūs nekad nevarat satikties? Vai tiešām vajadzīgs žurnālists pa vidu? Nē, nav, jo mēs jau pietiekoši ilgu laiku esam pazīstami un ļoti labi komunicējam ne tikai kā cilvēciskā līmenī, bet arī profesionālā līmenī. Un te ir jautājums par to, ka nozare, ja arī viņa nav šobrīd izstrādājuši šādu, teiksim, metodiku, ka viņi var mums iedot pasūtījumu, apmācīt speciālistu, teiksim, 3-5 gadus uz priekšu. Labi, tad mēs strādājam arī īstermiņā. Bet katrā ziņā mums ir jāapmāc pilns cikls. Un mans personīgais viedoklis, ka, teiksim, tās pamatprasmes, tomēr, vai tās bāzes prasmes, ir jāapgūst vispirms ar rokām. Un tikai pēc tam jāķerās pie elektronikas klāt. Ja? Un lielu uzņēmumu vadība saka, mums nevajag šodien maģistrus, mums nevajag arī varbūt bakalaurus, bet iedodiet mums 3. un 4. līmeņa speciālistu. Mašīnu būvu metāla apstrāde, tāda nozara, tā ir bāzes nozara tautsaimniecībā, jo tie speciālisti, metinātāji, atslēdznieki, mehāniķi ir vajadzīgi visām tautsaimniecības nozarēm, pat komunālai saimniecībai. Pašam cilvēkam taču arī ir jābūt gana gudram, kad viņš tagad izvēlās. Ir profesionālā skola tuvu mājai, bet ir galvenā skola, kur iemācīs ar šitādu vērķi apieties, kas jau ir kompetences centrs un ko. Un bišķiņi varbūt arī pats darba devējs ņēmējs ir bezatbildīgs, ka viņš nav laikus pēc 9. klases sapratis, uz kuru skolu iet mācīties, kur ir labāk. Sāksim tad bišķiņi agrāk, nevis tikai no 9. klases. Sāksim no pamatskolas. Mēs ļoti daudz runājām par augstām sfērām, par inovācijām, par sadarbību ar zinātni, pētniecību, bet tās kļūdas, ko mēs izdarām pamatskolā, ja, tās ļoti stingri iespaido arī to tālāko ceļu. Primārais, kas ir, jāatgriežās ir pie tā, kad jāmāc ir fizika, matemātika, ķīmija, kā obligātie priekšmeti. Nu, matemātika beigās tomēr ir eksāmens, bet fizikai un ķīmijai joprojām nav. Saprotiet, kas ir? Lai cilvēks pēc tās 9. klases zinātu, ko viņš grib un kādi ir viņa mērķi, ja? Tad viņam ir jābūt arī, vai nu sauksim viņu par profesionālo orientāciju vai par darbmācību vienalga, bet viņai jābūt. Tie cilvēki jaunieši jāiepazīstina bērni ar inženierzinātnes pamatiem. Un tad mēs varam... 3. klasē? Jā, pat bērndārzā. Vācijā pat bērndārzā to dara. Starp citu, mums jaunais projekts kopā ar vācu kolēģiem Jelgavā. Es domāju, ka nākošā gadā viņš sāks strādāt, un mēs jau bērndārzā rādīsim bērniem eksperimentus tādus, lai viņiem radītu
labāku izpratni un interesi par to. Tāpēc arī mēs septembra 1. nedēļā rīkojam metāla apstrādes dienas Jelgavā, pilsētas parkā, lai jaunieši varētu iepazīties ar to, lai viņi paši varētu pamēģināt, ko nozīmē metināt, ko nozīmē salodēt kaut kādu. Un es atzīšos, tāpēc Jelgava rullē, vismaz manās acīs, tur ražotni tieši uz metāla apstrādi un gal galā valstī metāla apstrādi un mašīnu būvu vispār rullē kā eksportspējīgā nozara. Te jūs gribat teikt, ka vēl ar šitiem jūsu, piedodiet, 3. klases konstruktoriem jūs garantējat, ka vēl pēc 25 gadiem šitais konstruktoru šodien spēlējušais bērndārznieks bezmaz vai noteikti aizies uz jūsu nozari arī strādāt? Dabīgi, jo saprotiet, kas ir tas āks jo praktiski šobrīd mēs nevaram konkurēt un nevarēsim nekad Dienvidu Austrumāziju izmaksas ziņā, ja? Bet mēs varam ar savām smadzenēm konkurēt. Ja? Un tāpēc ir vajadzīgs, jo, godīgi runājot, manā tādā vienkāršā skatījumā tikai inženierzinātnes ir tās, kas var izvilkt valsts no tādas labilās situācijas ekonomiskās un pārvērst par stabilu ekonomiku. Kā mēs izdarām praktiski ar asociāciju? Mēs pirmkārtām iegādājoties jebkādu instrumentu, jebkādu iekārtu plānojot nākotnē, mēs ar viņiem saskaņojam. Otrs, visas mācību programmas mēs pirms iedodam viņiem. Un tad, lai nebūtu arī nākotnē zināmā mērā pārmetumu. Jūs gatavojat to vai to, bet citās specialitātēs mēs pat izdarījām vēl savādāk. Mēs pieaicinājām no asociācijas speciālistus, kuri saka, jūs nesagatavojat tik ļoti labā kvalitātē. Mēs pieaicinājām viņus kā pasniedzējus, nolasīt savu specifisko profesionālo kursu. Vai tas garantē, ka tad es jau pat sākot vēl iet skolā, gandrīz daļēji jau pat nojaušu, kā sauc manu iespējamo darba devēju pēc 4 gadiem? Protams. Un lielākā mums pat algu es varētu jau apjaust. Tā kā pēc prasmēm, diploma, sekmēm. Mums pat ir prakse, kad mēs pasniedzām izlaidumā absolventiem diplomu jau ar darba līgumu. Tiešām? Kuram uzņēmumam? Tie ir poligrāfijas uzņēmumi, jo viņi jau to 3. un 4. kursu ir nostrādājuši tādā praksē, un viņi jau strādā pēc mācībām algotu darbu. Rantiņkungs, viena lieta, ko es jums gribu parādīt, kas mani pašu ļoti pārsteidz, ir tikšanās 3. Rīgas arodskolā. It kā parasta programma metinātāji, bet, ziniet, es tur satiku jaunekli, kurš Tehniskās universitātes diplomu dabūs reizē ar savu metināšanu. Tātad viņam ir 2 uzreiz lietas, pie kam vēl man likās, ka prestižāks ir būvniecības diploms Tehniskajā universitātē, tepat blakus Ķīpselā. Paralēli metināšanas apmācībām arī studēju RTU būvniecību, 4. kurs, un vienkārši izlēmu, ka tas būtu izdevīgi dabūt 2 diplomus bez maz vai vienlaicīgi. Ar to augstākās izglītības diplomu tu tā kā neceri dabūt uzreiz darbu, bet ar šo ir diezgan droši, ka dabūs uzreiz darbu. Tieši tā, jo tāpēc arī tika izlēmts, ka to es arī darīšu. Ar augstākās izglītības tieši to diplomu tika uzreiz tādu darbus nedabūšu tādu. Tieši attiecīgi no augstskolas. Kaut gan, ja tā padomā, tieši augstākā izglītība it kā kotējas vēl augstāk nekā tas, ko tu tagad mācies. It kā varbūt pēc būtības tā ir, jā, bet, kā teikt, man tieši patīk arī vairāk darbs ar rokām. Tieši tā, tādēļ arī varbūt es izlēmu tieši tam par labu, ka man arī patīk vairāk praktiski kaut ko padarīt. Un pēc prognozēm, kā es varētu pelnīt pēc šī āroda iegūšanas, jā. Pēc būtības tā būtu, ka es tagad pelnītu vairāk tieši ar metināšanu. Man noderēs arī pēc RTU diploms. Iespējams, tāpēc to es pavisam malā nenolieku. Tā vienkārši, kā teikt, izglītības nekad nav par daudz. Kas tev būtu jādara, lai dabūtu labu darbu metināšanā? Tā kā mums ir priekšā vēl praksa uzņēmumos, tad jācenšas pēc iespējas labāk sev pierādīt tieši uzņēmumā. Un, kas zina, varbūt, ka tieši no, kā teikt, sāksies atskaites punkts tieši no šī uzņēmuma, kurā startēšu. Vai tā ir prasme, ko tu varēsi arī konkurēt Eiropas brīvajā tirgū, uz jebkuru valsti arī braukt, ja gribēsi? Jā, ir iegūts Eiropas certifikāts, attiecīgi, un tad var meklēt arī darbu Eiropas tirgos. Vai tāds ir arī tavs plāns? Būtībā jā. Kāpēc? Tur labāk maksā? Es nezinu, vienkārši gribas arī izmērīt, apskatīties, kā tas ir citās valstīs, kā tur cilvēki, teiksim, tā metina. Kas būtu laba alga, pie kuras tu būtu gatavs palikt šeit un labi pelnīt, un, protams, strādājot savā tagad jau apgūtajā specialitātē? Tā, lai, teiksim, tā var nodibināt savu ģimeni, uzturēt sevi un citus,
vai arī kaut ko atlikt brīvajam laikam. Cik apmēram tas ir? Aptuveni šā brīža situācijā tā varētu būt kaut kur ap 500 latiem, varbūt nedaudz mazāk. Kas tu nojaut? Būs tavs nākamais darba devējs, kā sauc uzņēmumu, kurā tu mēģinātu uzreiz pēc diploma kabatā? Es nezinu, cik esmu dzirdējis, daudzi no šīs skolas izvēlas arī tādu uzņēmumu kā Latvijas tilti, bet es vēl neesmu pārliecināts, varbūt arī kaut kādu citu meklēšu uzņēmumu. Man nav pagaidām tādas lielākas skaidrības. Mazliet aktīvāk darba devējiem būtu jāstrādā arī, jāturpina strādāt ar šo jauno cilvēku, ko sagatavo skolu, jo šobrīd šī brīža apstākļi ir tādi, kā viņi ir. Ja? Tātad viņiem arī gribās nopelnīt jau prakses laikā, bet nevienmēr viņi to var izdarīt. Ja? Un līdz ar to viņi ir principā tāds bezmaksas darbspēks. Sanāk, ka darba devējs līdz šim ir vainojis skolu par nepietiekami kvalitatīvu sagatavoto nākamo darba spēku, bet pats tā īsti nav atvēris skolas durvis un sarunājies ar jums. Šobrīd šīs durvis tiek biežāk vērts vaļā nekā tas bija vēl 5, 7, 8 gadus atpakaļ, bet es domāju, ka vēl joprojām tas nav pietiekami, ka šim kontaktam būtu jābūt daudz efektīgākam, vēl aktīvāk vajadzētu iesaistīties izglītības programmu izstrādē, aktīvāk piedalīties eksāmenos, lai redzētu šos audzēkņus darbībā, un tad arī viņiem tas priekšstats par šo jaunietu mainīties. Ievēro augstumu skaties. Šis stāsts Paševicas kundze savā ziņā tomēr liek mums pārdomāt, kāda jēga vairs ir augstākai izglītībai, ja darbu var dabūt ar šitādām konkrētām prasmēm. Sanāk, ka man gandrīz ar tehnikumu izglītība ir lielāka drošība dzīvē nekā ar galveno diplomu bakalaurs, maģistrs, doktors, priekš kam? Varbūt politikas zinātnē, bet ne praktiskajā nozarē. Protams, ka lielāks skaits arī darba vietu ir tieši tiem cilvēkiem, kas ir ar profesionālu izglītību. Pilnīgi tā dabā, darba vietu skaits, izvēles skaits. Protams, ja ar augstāko izglītību nebūs tik liels šīs iespējas. Būs, bet, arī šis tāds piemērs, tik tiešām puisis domā par to, kā viņš varēs izdzīvot kaut vai šajā periodā. Bet, protams, ka augstākā izglītība atkal ir jau citas darba vietas un citas prasmes. Es jums teikšu godīgi, ka tie jaunieši, kas nāk no profesionālās izglītības, viņi ir daudz stabilāki, jo viņi zina praktiskās lietas. Un nepavēlti tagad pēc pirmā kursa audzēkļi studenti no transporta mašīnu fakultātes iet uz tehnisko koledžu un strādā darbnīcās pie virpām, frēzēm, lai viņiem būtu tās praktiskās zināšanas. Papildinot arī to, ko Rantiņkungs jau pateica, kad mans personīgais viedoklis to, ka šai izaugsmē jābūt samērīgai un pakāpeniskai. Un nevar kļūt, teiksim, inženierzinātņu maģistrs, nestrādājot nevienu dienu virpošanas cehā, kā meistars, kurš saprot, kā vadīt ne tikai kolektīvu, bet arī kā praktiski uzražot detaļu. Tas ir arī skolas uzdevums, iedot šīs pamatzināšanas un tad, teiksim, meklēt šīs apakš specialitātes. Pieņemsim, ja viņš ir automehāniķis. Tātad pie automehāniķa viņš var būt gan krāsotājs, gan autoelektriķis, gan virsbūves remonta speciālists, un daudz dažādu šīs apakšspecialitātes. Tomēr jūs man pārliecināt bez šaubām, ka metālapstrāde rullē, kaut vai tāpēc, ka jūs esat tur daudz ieguldījuši līdz šim un izskatās, ka rullēs arī nākotnē. Forši, Latvijai viss ir kārtībā, mēs taču izstādē arī to, man liekas, redzam Ķīpselā. Tagad no otras puses domājot, tomēr arodskolām ir arī zināma sociāla funkcija, jo jūs zināt, un es gribētu parādīt jums piemēru, tieši arodskolas ir vienīgās valstī, kuras saņem Eiropas sociālā fonda stipendiju studentiem, vairāk tiem, kas studē labāk, sliktāk naudiņa, tiem, kas sliktākas prasmes var parādīt mācībās. Un tas kaut kādā mērā arī vienu otru studentu motivē pievērsties arodskolām. Stipendija profesionālā izglītībā ir bijusi visu laiku.
Savukārt atkal šī mērķa stipendija, kas nāk no Eiropas sociālā fonda, viņi ir ar mērķi motivēt audzēkni izvēlēties, mācīties profesionālās izglītības sistēmu. Bet te runa ir tikai par sekmīgiem audzēkņiem. Tas ir, kas mācās ar atzīmi virs, sākot ar 4 ballēm. Cik tad sākot ar 4 ballēm var dabūt? Pirmā kursā tas ir 10 lati līdz 20. Ja, un attiecīgi 2., 3., 4. kursā sākot no 20 līdz 50. Cik tev ir liela stipendija no noslēpums? 30 lati. Tas ir nozīmīga daļa no tava mēneša budžeta, no kabatas naudas? Ir diezgan liela. Pašam uz nedēļu savu naudu, ko grib to pēc. Kas tad ir izšķirošs, lai vispār pieņemtu lēmumu nākt uz šo skolu studēt? Tā nauda, kas iet kā burkāniņš pa priekšu, jeb tā skolas labā slava? Tā skola. Par tā profesiju, ko tu iegūsi. Es iepriekš vispār tā nezināju. Kad tādu naudu dod. Cik tev ir stipendija? Pašlaik nav. Tu slikti mācies? Arī cenšos saņemties, lai būtu tā stipendija. Vai tas tiešām stimulē arī pašu mācību kvalitāti, jauniešu interesi par to? Domāju, ka puse vismaz ir, kam tas ļoti stimulē mācīties. Un tad, kad nāk šis stipendiju sagatavošanas termiņš, tad to mēs ļoti labi redzam. Kāda ir konsultācija, apmeklētība, kādas ir kustība pa mācību iestādi, tad, kad nodarbības beidzās. To ļoti labi redzēt. Vai tas ir to vērts šādā veidā izglītības sistēmā ieguldīt naudu? Es domāju, ka jā. Šādā veidā tomēr mēs piesaistam sevišķi no reģioniem bērnus, ka viņi tomēr mācās. Ka mums nav tur jāmeklē kaut kā 4-5 tūkstoši bērnu, kuri ir pazuduši. Eiropā 60% mācās profesionālā izglītībā, 40% mācās vidējā. Mēs vēl esam tagad uz tādu robežu kā 50-50. Iesākumā bija 30-70. Bet paskaties, kaut vai elementāri arī darba vietas sadalījums kāds ir. Ja? Dabīgi visvairāk ir vajadzīgi speciālisti ar profesionālo izglītību, tad ir vidējais līmenis un augstākais līmenis. Tas tā ir kā piramīda. Ja? Un tāpēc arī ir normāls sadalījums būt. Tiešām, ka 30%, 40% aiziet uz vidusskolām. Un mums jau šobrīd ir ārodskolas arī pārsvarā ir ar vidējo izglītību, kas vēl vidējo izglītību klāt. Un tur nebūtu nav sliktāk pasniedzēji manā uztverē. Vienīgais mums ir kļūda pamatā ir tā, kad mums ir pamatskola ar vidusskolu bieži bloķētas. Ja? Un man vairāk direktori ir teikuši, Vilni, ko tu pārvilinās manus audzēkņus uz ārodskolu, kā es nokomplekšošu vidusskolas klasi. Paliek viesirdīgi. Jā, te jau sākās tā problēma. Tas jau labi, jums par labu tas ir. Ļoti labs mūsu skolas audzēknis. Var saņemt maksimāli, es pieļauju, ka pat arī līdz 100 latiem mēnesī, ja viņš saņem no nozares, saņem Eiropas stipendiju, saņem valsts stipendiju un vēl pretendē uz mecenātu stipendiju. Lūdzu. Tad tas labais, superīgais, pa 100 latiem mēnesī vēl dabūjis vairāk nekā viņa varbūt bišķiņ sliktākais kolēģis kursā. Ir izvēles priekšā tik pie labas algas Vācijā. Kurš nopūtīsies pirmais? Jā, šeit ir tas ir tāds pasmaks jautājums. Ja? Jāsaka gan, kad mūsu nozares speciālisti nav tie lielākie prombraucēji, bet ir metinātāji dabīgi, kad algas ir stingri lielākas. Tas ir fakts, ka šobrīd mēs vienkārši fiziski nevaram pacelt algas līdz Vācijas līmenim. Piedodiet, mēs paliksim nespējīgi. Tur jau tā lieta, te ir vairāk aspekti. Tie jau, par ko Rantiņkungs runāja, tā ir viena puse. Bet no otras puses šis cilvēks ir arī apgūst un mācās tajā citā valstī. Ja? Un pēc pāris gadiem, ja viņš kā profesionāls var atgriezties šeit un jau nodibināt varbūt pat savu firmu, jūs domājat, ja? Tieši tā, ne tikai, ka viņš uz turieni aizbrauc, ja? Domāsim, ka ne jau uz mūžu, ka aizbrauc mācīties, pilnveidot zināšanas, nodibināt sakarus, ja, lai tiešām atgrieztos pēc tam Latvijā un varētu kā ir kādu dienu mūsu industrija būs tikpat spējīga kā šobrīd Vācijas industrija, kas nosmeļ mūsu, var teikt, krējumu un smadzenes jūsu jomā un pievilinātu to vācieti atpakaļ uz šeieni? Es domāju, ka būs.
Pēc cik gadiem? Man ir grūti prognozēt gadu, bet redziet, mēs savā laikā izdarījām izvēli. Mēs lai pēc tāda milzīga krīzes perioda, kad mēs nebijām vairāk kā 10 gadus neko investējuši attīstībā, mēs pārgājām nevis uz lietot iekārtu iepirkšanu, bet pašu jaunāko, kas ir šobrīd pasaulē. Ziniet, man jums jāsaka sirsnīgs paldies par to, ka jūs man pārliecinājāt, ka profeni sen vairs nedrīkst saukt par profeni. Nē. Tas ir kaut kas daudz vērtīgāks un labāks. Un es, ja godīgi, es bišķiņ pat sāku nožēlot, ka man nav tāds normāls darbs. Un savā ziņā iesaku katram, kas tagad ir vai 9. klases vai vidusskolas izlaidumā tuvu, sapratis, ka savā ziņā jāizvēlas tāda normāla profesija un izskatās, ka ir jēga domāt par to, kuru arodu, ja reiz arodu, jo vispār arodu apmācoties, jūs noteikti tiksiet ātrāk un stabilāk pie labas zaļas dzīves. Mēs tiekamies pēc apaļas nedēļas, tad runāsim par citām Eiropas naudas izpausmēm mūsu skaistajā zemē Latvijā. Ar labvakar!